Šajā epizodē ChatGPT atkal iejūtas hokeja spēļu analītiķa lomā. Iepriekšējā epizodē tas prognozēja Latvijas un Francijas spēli ar 65% uzvaras varbūtību Latvijai un rezultātu 4-2. Faktiskais iznākums bija vēl pārliecinošāks – Latvija uzvarēja ar 4-1. Šoreiz skatāmies uz nākamo izaicinājumu – spēli pret Kanādu. Tā kā šī ir turpinājuma epizode un mēs jau iepriekšējā sarunā piešķīrām ChatGPT lomu kā hokeja spēļu analītiķim, šoreiz lomu no jauna definēt nav nepieciešams. Vienkārši uzdod nākamos jautājumus tajā pašā čatā, kur notika iepriekšējā analīze. Ja neesi redzējis, noskaties iepriekšējo epizodi par spēli Latvija, Francija. Uzdodam šādu uzvedni. Salīdzini Latvijas un Kanādas izlases rezultātus pēdējos 5 pasaules čempionātos – uzvaras, vārtu starpības, iekļūšana play-off. ChatGPT izceļ, ka Kanāda gandrīz vienmēr ir bijusi medaļu pretendente, kamēr Latvija biežāk cīnās par izkļūšanu no grupas. Uzdodam. Salīdzini Latvijas un Kanādas 25. gada sastāvu pēc spēlētāju NHL pieredzes un iepriekšējiem turnīriem. Noslēgumā uzdodam. Balstoties uz vēsturisko statistiku, abu komandu 25. gada čempionātā jau aizvadīto spēļu rezultātiem, pašreizējo sastāvu un komandu formu, prognozē spēles Latvija, Kanāda iznākumu un iespējamās vārtu gūšanas tendences. ChatGPT prognozētais rezultāts 5-2 Kanādai par labu. Uzvaras varbūtība Kanādai 80%, Latvijai 10%. Atceries, ChatGPT nevar paredzēt nākotni, bet tas var palīdzēt izdarīt pamatotas prognozes. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.